Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņemu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Es esmu Vita Kalniņa, un šis ir raidieraksts, tāpēc, ka traumēts. Šajā epizodē par to, kāpēc kontrolēšana var būt traumatizācijas sekas un kā tad vispār izskatās kontrolēšana un ko tad ar viņu arī iesākt. Tā ir mūsu šīs reizes tēma, un sākšu uzreiz ar to, varbūt pajautāšu tev, diemžēl nedzirdēšu atbildi, bet lūkšu jums katram mazliet padomāt un iekšēji arī saprast, noformulēt, kas priekš tevis ir kontrole, kā tas izskatās tavā dzīvē, kā tu kontrolē un kā varbūt kāds cits tev līdzās arī kontrolē. Un, ja tu gribi vēl vairāk par to padomāt, droši uzliec pauzi šai mirklī un sniedz sev šīs atbildes. Ja nē, tad klausies tālāk, ko tad es par to vēlos teikt un ko es par to domāju. Vēlme kontrolēt īstenībā ir diezgan dabiska, jo mēs visi šajā dzīvē ilgojamies pēc drošības. Vajadzība pēc drošības ārkārtīgi nozīmīga vajadzība cilvēka dzīvē, un līdz ar to arī vajadzība pēc ietekmes. Tā ir tā, kas būtu veselīga vajadzība, tātad vajadzība pēc ietekmes. Ja mēs varam kaut ko ietekmēt, tad mēs jūtamies tā, ka mums ir tādā labā nozīmē vara pār savu dzīvi, pār notiekošo un arī spēks, tiešām tādā labā, pozitīvā ziņā. Ja šis kļūst grūti, ja mēs nevaram ietekmēt savu dzīvi, kas tajā notiek, kas ap mums notiek tādā labā veidā, tad mums var parādīties sajūta, ka mums vajag kaut ko kontrolēt savā dzīvē. Bieži vien iemesli, kāpēc mēs kontrolējam, protams, kā atkal rodās kaut kādās iepriekšējās mūsu traumatiskās pieredzēs, un šobrīd es pastāstīšu par vairākiem tipiskiem tādiem veidiem, kur tad tas varētu rasties. Pirmais, par ko es noteikti gribu runāt, ir agrīni kontroles zaudējumi. Agrīni, tātad ļoti agrā dzīves posmā piedzīvoti kontroles zaudējumi. Ko tas īsti nozīmē? Varbūt arī mazliet atsaucoties jau uz epizodu par attīstības traumu, ja vēl nedzirdēji, tad aicinu tevi noklausīties arī to, jo šis ies kopā ar to, ko stāstīju tajā epizodē. Dzīves sākumā mums ir nepieciešams piedzīvot ļoti daudz drošības izjūtas, ko mums sniedz citi cilvēki, citi aprūpētāji caur savām rūpēm par mums. Viņi atsaucas mūsu vajadzībām, viņi mēģina saprast, kas tad tieši ir tā vajadzība, par kuru es šobrīd signalizēju un saku man kaut kas kaišs un cenšas pēc iespējas īsākā laikā apmierināt šo vajadzību, apmierināt arī tieši īsto vajadzību un arī pareizajā daudzumā. Tātad, ja es, piemēram, vēlos ēst, tad tiešām piedāvāt arī ēdienu un skatīties, ka man viņš ir pietiekami un nav arī pa daudz. Ja es ziņojot par savām neapmierinātajām vajadzībām, nesaņemu palīdzību to apmierināšanā, un tas notiek regulāri, un tas notiek ilgstoši, tad es nonāku pārslodzē, tādā emocionālā pārslodzē,
Un tas nozīmē arī, ka es atrodos tādā disregulētā stāvoklī. Tātad manas emocijas ir disregulētā stāvoklī. Tajā brīdī es jūtos tā, ka es nevaru ietekmēt to, kas notiek man apkārt, tātad nevaru savā labā ietekmēt savu dzīvi, un tas, citiem vārdiem sakot, ir kontroles zaudējums. Tātad es zaudēju kontroli pār savu dzīvi, es nevaru ietekmēt, kas notiek, nevaru sev palīdzēt. Un tad, ja es ilgstoši nevaru ietekmēt savu dzīvi un sev palīdzēt, tad viss, kas ar mani notiek, man vienkārši kaut kā ir jāiztur. Es esmu pakļauts visam tam, kas notiek. Man nav ietekmes par to, kas ar mani notiek, man nav ietekmes arī pār apkārtni, kas ap mani ir, un tas nozīmē arī, ka es jūtos bezpalīdzīgs un ka es piedzīvoju arī atkarību, ja es esmu atkarīgs. Es nevaru ietekmēt pats. Tad, kad mēs nespējam ietekmēt, mēs to aizstājam ar kontroli. Kā izskatās dažādi kontrolas veidi, par tiem arī es šodien mazliet vēlāk runāšu. Vēl viena nozīmīga lieta, ko arī bērnībā mēs varam nesaņemt, kas mums būtu jāsaņem, ja agri bērnībā mēs nepiedzīvojam tā saucamo koregulāciju, tad mēs neiemācamies regulēt arī paši sevi. Tātad sākumā bērns vēl nespēja regulēt pats savas emocijas, viņš nespēja sev palīdzēt tad, kad ir ļoti satraukts kaut kādās situācijās un ir tajā ziņā absolūti atkarīgs no sava aprūpētāja, lai aprūpētājs, regulējot savas emocijas, palīdz regulēt bērnam arī viņa emocijas. Šī tad ir šī koregulācija, jeb līdzregulācija, un tikai šādā veidā bērns pakāpeniski 1, 3, 4 gadu laikā iemācās regulēt arī savas emocijas, ja viņš ir saņēmis šo koregulāciju. Bez tās viņš nevar apgūt savu emociju regulāciju, un tas nozīmē, ka viņš atrodas ilgstoši pārslodzē pats no saviem dažādiem iekšējiem stāvokļiem, no savām emocijām, saviem emocionālajiem stāvokļiem. Ja tas bērnībā tā ir bijis, šāda ilgstoša pārslodze, tad ir dabiski, ka cilvēks izstrādā bailes no šādiem stāvokļiem. Viņš negrib savā dzīvē arī kā pieaugušais būt stāvokļos, kas viņu pārslogo lielās emocijās. Reizēm tas pat izskatās tā, ka cilvēkam kļūst bail pašam no savām jūtām. Cilvēkam ir bail, protams, arī no tā, kas ar viņu var notikt, kas var notikt arī kaut kur ārpusē, un kā tas savukārt ietekmēs viņu iekšpusē. Ja, tātad tas, kas notiek ārpusē, ietekmē to, kas ar mani notiek iekšpusē, jo, ja es zinu, man ir tāda pieredze, ka es nevarēšu to regulēt, man nav vienkārši tādu prasmju, lai es varētu to regulēt, tad es ļoti baidos no tā un cenšos izvairīties. Ja es nevarēšu regulēt, tad tas būs kontroles zudums, un caur šo, protams, rodas nepieciešamība pēc kontroles. Protams, mēs varētu teikt, un ļoti bieži cilvēki, kas pieaugušā vecumā piedzīvo šādus kontroles zudumus un mēģina viņus kaut kā risināt ar kontroli, viņiem mēdz ieteikt, ka viņiem vajadzētu vairāk uzticēties, viņiem vajadzētu apgūt uzticēšanos, bet ļoti svarīgi ir saprast, ka mēs varam uzticēšanos iemācīties tikai tādā veidā, ja mēs to piedzīvojam. Ja mēs piedzīvojam, ka uzticoties mums tiešām klājas labi, mēs esam drošībā, ka uzticoties viss ar mums ir kārtībā, tikai tad mēs varam to arī savā dzīvē tā patiesi praktizēt. Taču, ja mēs uzaugam tādā pasaulē, kas mums nav paredzama,
tādā pasaulē, kur nav īsti mīlošu, pieaugušo vai aprūpētāju, nav īsti tādu cilvēku, uz kuriem mēs varētu tā pa īstam paļauties un uzticēties, tad mums nav arī izveidojusies sajūta, ka ir droši atslābt, ka ir droši uzticēties. Un šajā gadījumā, protams, šī uzticēšanās nāk kopā arī ar spēju patiesi atslābināties. Un šādi, apgūstot tādu pieredzi, bieži vien secinājums ir, ka man vienmēr ir kaut kas jādara, lai pasaule kļūtu drošāka. Man pašam ir jāiestājas par sevi, man pašam ir kaut kā jāsasprindzinās un jākontrolē šī pasaule un notikumi ap mani, un tikai tad es piedzīvošu vairāk vai mazāk šo drošības sajūtu, kas, kā jau es minēju, šī vajadzība pēc drošības ir cilvēkam ārkārtīgi nozīmīga. Un tad mēs apgūstam jau bērnībā dažādas kontrolas stratēģijas, lai varētu šo vajadzību pēc drošības apmierināt. Vēl viens veids, kā mēs varam apgūt to, ka labāk ir kontrolēt nekā uzticēties un atslābināties un ļauties. Tas ir tad, ja bērnībā mums nācās piedzīvot regulāri situācijas, no kurām mēs izdarījām secinājumus, man jātiek galā vienam. Man jātiek galā pašam ar visu galā, un nevienam es nedrīkst prasīt palīdzību. Ja? Šis arī ļoti svarīgi. Un ja tā, ja neviens man nepalīdzēs un es varu paļauties tikai uz sevi, tad, protams, kā man ir arī jāpārskata un jākontrolē pilnīgi visi iespējamie apstākļi un visas situācijas, kuras ir ap mani, un es nevaru vienkārši tā nolikt kontroli malā, uzticēties un ļauties, jo vienīgais cilvēks, uz kuru es varu šai dzīvē paļauties, esmu es pats. Man vienam ir jātiek galā. Šī ir vēl viena tāda diezgan bieža situācija, kurā veidojas kontrolēšanas uzvedība. Vēl viena lieta, par kuru man vajag šeit runāt, ir tā saucamā parentifikācija. Es tiešām apņemos sagatavot arī atsevišķu epizodi tieši par šo tēmu, par parentifikāciju, kur dziļāk es par to pastāstīšu, bet es, man liekas, arī iepriekš jau minēju, parentifikācija nozīmē bērnam dotu tiešā vai netiešā veidā uzdevumu uzņemties rūpes par saviem vecākiem vai arī citiem brāļiem vai māsām, tātad neadekvātas vecumam rūpes par citiem cilvēkiem. Bērns būtu pelnījis, lai par viņu rūpējas un nodrošina visu nepieciešamo. Savukārt tas ir šajā ģimenē jādara pašam bērnam, un ja bērns saņem uzdevumu būt liels un stiprs jau vecumā, kurā viņš vēl pavisam tāds nevar būt, jo ir tikai vēl bērns, būtībā viņš saņem uzdevumu visu kontrolēt. Tātad viņš nevar paļauties, ka ģimenē ir kāds, kurš ir pieaugušais un kurš uzņems atbildību un rūpes, un viņš varētu atslābt balstoties šajās pieauguša cilvēka rūpēs un atbildībā. Viņš saņem šo uzdevumu darīt visu pats, kontrolēt visu pats, un, protams, ka tā vienlaikus bērnam ir arī milzīga pārslodze, un tas tiek arī mūsdienās definēts emocionālās vardarbības kategorijā, ja nāks bērnam uzaugt šādos apstākļos. Vēl viens tipisks apstākļus, kur varētu veidoties arī šāda kontrolējoša uzvedība kā aizsardzības stratēģija, tas ir tad, ja es iepriekš tiku kādā veidā ievainots, arī varbūt fiziski, arī emocionāli, un es mēģinu kontrolēt visas iespējamās situācijas, kas kaut kādā ziņā līdzinās situācijai, kurā es tiku ievainots, lai šādas pieredzes es nepiedzīvotu atkārtoti.
Un pēdējā lieta, ko es gribu minēt pie apstākļiem, kuros mēs veidojam kontrolējošas uzvedības iemaņas, prasmes, ir arī situācijas, kur mēs uzaugam tādā veidā, kur vide ir ārkārtīgi neparedzama, ka nemitīgi notiek kaut kas neparedzēts, es nevaru paļauties, ka es iepriekš zināšu, kā kas notiek, ja? Nav nekāda ritma, rutīnas, kaut kādas skaidrības bērnam par to, kā mēs ikdienā dzīvojam, katreiz kaut kas pilnīgi cits un visu laiku ir jābūt gatavam reaģēt. Ja es šādos apstākļos uzaugu, protams, tas nozīmē, ka es uzaugu paaugstināti stresa apstākļos, kuros nav īsti iespējama drošības izjūta, un iespējams, ka bērns šādos apstākļos augot nemaz arī neattīsta šo drošības izjūtu, un piedzīvo savu bērnību ilgstoši kā vienu lielu, milzīgu pārslodzi. Tātad, ja mēs esam auguši tādos vai citādos apstākļos, un iespējams, ka arī jūs atpazināt vienu vai vairākus no manis minētajiem, lai mēs varētu šādus iekšējos stāvokļus kaut kā pieaugušā dzīvē vēlāk menedžēt, mēs visticamāk attīstām vajadzību pēc kontroles, un pieaugušā vecumā kontrole, tā ir vienkāršot sakot kompensācijas stratēģija mūsu bērnībā piedzīvotajām traumatizācijām. Un vēl varētu teikt, ir tāda savā ziņā formula, jo mazāk drošības mēs piedzīvojām bērnībā, jo vairāk kontroles mēs praktizējam pieaugušā vecumā. Ja, jo mazāk drošības bija bērnībā, jo vairāk man kā pieaugušajiem vajag visu kaut ko kontrolēt ap mani. Jo tad, ja es varu kaut ko kontrolēt, tad tajā brīdī vismaz es varu arī kaut mazliet atslābt, kaut uz mazu brīdi justies drošāk nekā pārējā savā dzīves laikā. Bieži, kā jau es minēju, šiem cilvēkiem tiek piedāvāts vienkārši uzticēties vai arī vienkārši palaist kontroli, ko es uzreiz jau gribu teikt, traumatizētiem cilvēkiem ir gandrīz neiespējami izdarīt, jo viņi ir iemācījušies, tad, ja es palaižu kontroli, tad es jūtos bezpalīdzīgs. Tātad šī kontrolas palaišana situācija, kurā es vairs nekontrolēju, tiek asociēta ar bezpalīdzīgu kontroles zudumu, un šī sajūta jau ir traumatiski. Tas ir kaut kas, kas noved mūs pārslodzē, tas ir kaut kas daudz par daudz, tas neasociējās traumatizētiem cilvēkiem ar drošības izjūtu, un tāpēc arī tikt no šiem stāvokļiem ārā, tas nav tik vienkārši, kā vienkārši dot sev uzdevumu, beidz kontrolēt, uzticies. Kā var izskatīties kontrole pieaugušu cilvēka dzīvē? Tas arī droši vien ir jautājums, jo ne katram ir tāda skaidrāka priekšstata par to. Viens, man liekas, diezgan tipisks veids, ko jūs droši vien atpazīstat, daudz cilvēki ar to nodarbojas, mēs mēģinam savā dzīvē kontrolēt savu ķermeni un savu ķermeņa izpausmes. Mēs neesam iejūtīgi un laipni pret savu ķermeni, mēs ar viņu nesadarbojamies, bet mēs viņu mēģinam kontrolēt gan ar kaut kādiem medikamentiem, kurus mēs lietojam, piemēram, ja mums ir kaut kādas sāpes, mēs neparūpējamies par savu ķermeni, lai viņu atslābinātu, bet lietojam medikamentus. Ar kaut kādiem treniņiem mēs mēģinam savu ķermeni izdzīt un piespiest darboties tādā veidā, kā tas mums šķiet nepieciešams un vajadzīgs. Arī ar to, ka mēs viņu ignorējam, tad, kad viņš mēģina ar mums runāt un saka, ka kaut kas īsti varbūt nav kārtībā, mums vajadzētu par viņu iejūtīgi parūpēties. Mēs visādos veidos pakļaujam viņu un visādi diezgan vardarbīgi izdarāmies, lai tikai nepiedzīvotu
to, ka nevaram viņu kontrolēt, bet lielākoties ilgstoši šāda izturēšanās pret savu ķermeni mūs tomēr noved arī neizbēgami situācijās, kad mēs piedzīvojam absolūtu kontrolas zaudējumu par savu ķermeni, un vistipiskākais no tiem, ko bieži cilvēki piedzīvo, ir, piemēram, panikas lēkmes, un mēs viņus nekād vairs nevaram kontrolēt. Tas vienkārši notiek ar mūsu ķermeni, un šo cilvēki piedzīvo kā visbiedējošāko kontrolas zudumu pār ķermeni. Vēl tipisks veids, kā mēs kontrolējam pieaugušo vecumā, savā ikdienā, ir praktizējot perfekcionismu. Kā tad ar to mēs kontrolējam? Mēs mēģinam ar savu perfekto jeb izcilo sniegumu kontrolēt citu cilvēku reakcijas uz mums, uz mūsu sniegumu. Mēs mokām sevi un izdzenām sevi vienīgi ar mērķi kontrolēt citus, kontrolēt viņu reakcijas, tātad, lai mēs viņiem patiktu, lai viņi sniegtu pozitīvas atsauksmes, vērtējumus. Tas ir pamatmērķis perfekcionismam. Un es šeit arī apņemos par perfekcionismu noteikti uztaisīt arī atsevišķu epizodi šajā podkāstā. Vēl viena bieži sastopama pieauguša cilvēka stratēģija, arī īstenībā bērni šo dara, un tas bieži tādām intensīvām emocijām pavadīts. Tā ir greizsirdība. Greizsirdība saistībā ar otru cilvēku kaut kādās attiecībās, un tas arī ir kontroles mēģinājums. Mēs īsti neticam savai vērtībai, neticam, ka mēs esam gana labi otram cilvēkam, un mēs mēģinām kontrolēt, lai otrs par spīti tam, ka mēs neesam visticamāk gana labi, jo mums ir grūti noticēt tam, ka esam gana labi, par spīti tam viņš tomēr paliek ar mums un izvēlās mūs. Ja, tātad otra cilvēka uzvedības kontrole ir greizsirdība. Vēl mēs kontrolējam arī īstenībā ar pielāgošanos. Un ir cilvēki, kas ir tādi īsti pielāgošanās meistari, viņi izdabās citiem visdažādākajos veidos, atsakoties no savām vajadzībām, savu vajadzību apmierinājumu līdz pat tādai pakāpei, ka viņi vispār vairs nejūt savas vajadzības un nezin, kas viņiem vajadzīgs. Viņi lasa citu cilvēku vajadzības un nemitīgi pielāgojās viņām. Un šādā veidā viņi cenšas kontrolēt to, ka citi būs apmierināti un citi būs labvēlīgi noskaņoti pret viņiem. Mēs varam kontrolēt citus arī pieprasot no viņiem kaut kādu uzvedību, draudot viņiem, manipulējot ar viņiem. Piemēram, ja tu nedarīsi tā un šitā, tad es no tevis aiziešu. Vai ja tu būsi tāds un tāds, tad es atkal darīšu to un to. Tātad skaidri izteikti manipulatīvi draudi, mēģinot panākt tādu otru cilvēku uzvedību, kāda mums ir izdevīga vai nepieciešama. Un gal beigās kontrole ir arī tajā, ka mēs vienkārši izvairāmies no visa tā, kas mūs var uztraukt. Mēs neejam uz vietām, kuras mūs var uztraukt, mēs izvairāmies no situācijām, kurās mēs varam piedzīvot satraucošas jūtas un varam tikt, piemēram, noraidīti vai ir kaut kādas citas riskantas iespējas. Ir cilvēki, kas vispār nedodas pat ārā no mājas vai nebrauc transporta līdzekļos, viņi izvairās no visa tā, kas ir satraucoši, ko viņi zina, kas varētu novest viņus pārslodzē, šādā veidā mēģinot kontrolēt savas jūtas, bet tie, kas varbūt arī ir kādreiz mēģinājuši to darīt, droši vien zina, ka caur to jau īsti šīs situācijas netiek līdz galam atrisinātas, jo bieži izvairoties no viena, mēs tomēr piedzīvojam atkal kādas spēcīgas jūtas kādā citā kontekstā vai situācijā, un tad mums ir jākontrolē atkal šī nākamā situācija. Mēs varam kontrolēt arī apspiežot gan savas jūtas,
gan savus impulsus. Ja man impulsīvi gribētos kaut ko šobrīd izdarīt, es nezinu, kādam piezvanīt vai kādu uzrunāt, kaut ko uzsākt darīt, bet es aizliedzu to sevi, es nokontrolēju šo savu impulsu. Apspiežot savas jūtas, apspiežot savus impulsus, mēs diezgan neizbēgam apspiežam arī savu dzīvīgumu. Mēs kļūstam vairāk tādi tā kā robotiņi, jā, vairs neesam dzīves, patiesas būtnes, spontānas būtnes. Mēs apspiežam arī savas vēlmes, jo mums liekas, ka tas nav droši kaut ko gribēt, jo mēs baidamies arī, ka mūsu vēlmes nevarēs tikt apmierinātas un baidamies, ka mēs neizturēsim šo vilšanos, šos pārdzīvojumus, un tāpēc mēs labāk aizliedzam paši sev kaut ko vēlēties. Protams, ka kontrolē ir arī daudz vēl citas izpausmes un veidi, dažādas citas sejas, bet šie man likās tādi diezgan atpazīstami, novērojami ikdienā, iespējams arī tu viņus pazīst no savas dzīves vai zini no savu tuvinieku vai draugu dzīves. Ko tad ar to visu darīt? Skaidrs, ka tādiem ļoti dziļiem bērnībā iegūtiem pārdzīvojumiem parasti nav vieglu un ātru risinājumu. Kompensācijas stratēģija, kontrole ir kā mehānisms, kā tu šobrīd esi iemācījies ar to būt un droši vien izmanto šos mehānismus jau daudzus gadus, varbūt pat gadu desmitus, un tāpēc arī tik viegli pārtraukt to nebūs. Un tomēr divi ceļi, kuros es ieteiktu tev iet, nezinu, cik to tu varēsi izdarīt viens pats un cik tev tomēr vajadzēs doties arī pie kādu profesionāļu, mazliet paaicinot viņu sev palīgā šajā ceļā, bet tie divi ceļi ir sekojoši, kurus es redzētu. Pirmais ceļš ir mācīties atšķirt kontroli no ietekmes, jo, kā es jau pašā epizodes sākumā stāstīju, ietekme, tas ir kaut kas veselīgs. Mums visiem vajag just to, ka mēs ietekmējam paši savu dzīvi, to, kas ar mums notiek. Savukārt kontrole, tā jau ir kompensācijas stratēģija, ko mēs varam ietekmēt un ko mēs nevaram ietekmēt, to tad mums būtu jāmēģina sašķirot un tādā veselīgā veidā ietekmēt. Mēs droši vien varam daudz savus iekšējos stāvokļus, mēs varam ietekmēt savas domas, mēs varam ietekmēt savas reakcijas, mēs varam ietekmēt arī to, kā mēs mēģinam dziedināties, kur mēs dodamies, pie kā un kādu palīdzību saņemam un kādus jaunus uzvedības veidus gribam iemācīties. Tās būtu tāda, manuprāt, veselīgā ietekme, par kontrolas izskatu jau es tikko runāju. Un otra lieta – apgūt pašregulācijas prasmes. Kā jau teicu, visticamāk tavā bērnībā nebija iespējams apgūt pašregulāciju, jo bija daudz dažādu apstākļu, kas to apgrūtināja. Un šobrīd galvenais iemesls, kāpēc tu mēģini kontrolēt visas situācijas ap sevi, ir tas, ka tu netici, ka tu spētu izturēt šīs emocijas, kādas būtu saistītas ar šīm dažādajām situācijām, ka tu nespēsi regulēt savas emocijas, ka tu nespēsi nomierināt sevi, stabilizēt sevi un vienalga just to, kas nāk līdzi dažādām šīm situācijām. Un pašregulācijas prasmes var apgūt, to var iemācīties arī lielākā vecumā, un tur gan tad ir jāskatās arī, kā tu vari varbūt sameklēt kaut kādas īpašas vēl vingrinājumus vai ieteikumus, kā to darīt, un arī, protams, ja tu dosies pie speciālista, lūdzot palīdzību tajā, noteikti arī to tu varēsi saņemt. Bet gan jau arī par pašregulāciju stāstīšu vēl šajās un turpmākajās epizodēs raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Paldies, ka manī klausījies!
Ceru, ka arī šis tev noderēja. Paldies, ja dalīsies tālāk. Paldies, ka atrakstīsi man, ko tu domā par šo raidierakstu, ko tu domā par šo epizodi. Un mēs ar tevi tad tiksimies atkal pēc 2 nedēļām.